Labvakar no Siguldas! Mēs viesojamies jaunatvērtā galerijā Ūdenstornis, kurā sastopam arī vienu no šarmantākiem Vidzemes māksliniekiem. Omulīgais un šarmantais mākslinieks Vitolds Kucins, spītējot valdošiem negāciju lietiem, nesen jaunatklātajā Siguldas galerijā Ūdenstornis atklāja jaunu izstādi – grafikas darbus ar zīmīgām sentencēm. Domājot par mūsu tautu, par mūsu līderiem un par mūsu dišķibeli. Vitolds saka, ne saima, ne politiķi mūs neglābs. Pašiem vien pašapziņa jāatgūst un kā ierasts tieši grūtos laikos māksla stiprina. Kas atliek? Griezties pie tautas. Un tautai es nesīgi speciālu vietā lieku šo teicienu, vairāk skaisto teicienu, ko es pat dziesmas svētkos, kā jau teicu, klausījos un asaras acīs sariesās, kad mēs esam gudri, mēs esam stipri, mēs esam vareni. Lai māksla būtu tuvāka tautai, mākslinieks izveidojis tēkreklu kolekciju garīgās pašapziņas stiprināšanai. Mākslinieka sieviņa atzīstas. Birstam, kaut kur birstam, krītam, brīvā kritienā. Paša mākslinieka stilu var raksturot kā klasisku bohēmu. Vitolds atzīsts, ka īpašā cieņā ir brošas ar pupiem kā circeļiem un daudzās šlipses mākslas darbu reprodukcijas. Lainu Vermērs man viens no mīļākajiem, bet ar šo šlipsi man tā tīri neveiksmīgi. Skolā kā ēdu zupu, tā dabūja pleķi. Lai pleķi izzustu, tie jāmazgā, tāpat kā jākopja garīgā pasaule. Tad arī pienāks brīdis, kad dvēsele līksmos. Dāmas puķainās klētās un puķaini matos, kungi saunu cepurēs un cigāriem zobos bija pulcējušies uz šī gada pirmo vasaras ballīti. Viesi ieradušies Kubiešu gaumē. Sievietes skaistās puķainās klētās ar ziediem matos un kungi saunu cepurēs ar cigāru kabatā malko augstu mojito un apspriež, pēc kā garšo vasara. Mūsu platumgrādos tas smaržo pēc zemenēm, pirmkārt jau. Grilēti ēdieni, zemenes, avenes, viss, kas svaigs, lapas, gurķīši, Latvijas tomāti. Balzāmektiķa, mērces, garnelēm. Vasara kā reiz ir ballīšu laiks, un to organizēšanai ir atklāta interneta mājaslapa, kas labi noderēs par ballīšu špikeri, jo tajā ir uzrādīts viss, kas nepieciešams tematiskās ballītes organizēšanai un sniegti padomi. Piemēram, kā visefektīvāk sajaukt salātus, kā iesaistīt viesus ēdienas sagatavošanā, kādas dekorācijas nepieciešams. Tomēr par dažām lietām ballītēs esot jādomā pašiem. Jādomā par bērniem, savādāk viņi pasūst, ka pieaugušie ir viegli intoksikējušies, tad viņi vairs nevar viņus atrast. Pulksten 12 neviens nav gultās un viņi nav nekur apkārt. Tad, kad jau ir viss izmēģinās, nedrīkst aizmirst dejot plikiem pa zāli, tajā īsākajā naktī. Jādejo arī pašiem. Tomēr, kā varējām secināt pēc meistarīgā Taņa organizētās ballītes, kur viņš nošpikoja no jaunās mājaslapas, tagad ballīšu organizēšana ir kļuvusi daudz vienkāršāka. Ne tikai tie, kuri piedalās tematiskās ballītēs, var izbaudīt lomu spēles. Arī visi drosmīgie, kuri piedalās mūsu pārvērtībās, piedzīvo tēla maiņu. Uz stila pārvērtībām modes lielveikalā Domina šoreiz ierodas 30-gadīgā Baiba no Saldus, kuras melnais tērps liecina par asketisku stilu. Ikdienā ir klasiskais, jo strādāju par lietvedi un par pasniedzēju. Gatava atdzīvināt Baibas tēlu šoreiz ir stiliste Indra Miklāba. Viņa zina, kā padarīt jauno dāmu modīgāku. Viens būs klasiskāks, vai nu krāsās, vai formā klasiskāks. To tad redzēs, kā tas izdosies. Un otrs varētu būt tāds trakāks, vai nu košas krāsas, vai nu kaut kas tāds, ko viņi pilnīgi ikdienā nekad nevalkā. Tērpu meklējumu izlūgājienā Baiba gan visai negribīgi sekoja Indras norādēm. Pagaidām tās sarunas diezgan grūti vadās, bet viņa man ļauj rīkoties. Tomēr rezultātā Indrai izdodas noskaidrot pašas Baibas karstāko vēlmi. Viņai bija īpaša vēlme sameklēt kleitu, kas viņai piestāvētu. Es centos, cik varēju, sameklēju vairākas. Kad kleitas un tērpu atlasīt, pie vadības ruļļiem ķeras friziera Vita, kura matus padara gaišāks un gatava izrobot tos ar šķērēm. Iezīsim stilizētu čolku. Garumu. Ko nozīmē stilizēts? Bišķiņ asimetriski, bišķiņ īsāku. Jo meitene nevēlās neko radikālu, neko tādu, jo viņa tādu gribās ikdienišķo stilu, lai ir ērti kopt. Tiesa gan kardinālu pārvērtību nebūšot, jo? Neko ekstrēmu. Man kategoriski aizliet. Kaut arī Baibai reiz pat violetas krāsas frizūra bijusi. Tagad viņa kļuvusi mierīgāka. Ar virtuozu griešanu jaunā frizūra ir gatava un atliek sapost Baibas seju. Grima speciāliste ir tieša. Nevajadzētu modelē likt ļoti tādus tumšus un ļoti košus toņus, jo viņai tomēr izstāsta tāds dabas bērns.
Tiek akcentēts sejas ovāls, ietonēts acis, bet visvairāk tiek strādāts pie lūpu krāsošanas, kas iegūst košu toni. Uzprišināta un safrizēta Baiba pazūd pielaikošanas kabīnē, no kuras tā iznirst jaunā veidolā. Klasisks stils – Baibas iemīļotā melnā krāsa, ko koši atdzīvina šallīt un piesprauda. Baiba pat sākusi smaidīt. Savukārt otrais tēls ar košajām krāsām Baibai patīkot vairāk. Šīs košās krāsas vairāk iet pēc sirds. Neuzkrītošā soma, jaudīgās kurpes un kaklarota padara Baibu dzīvīgāku un gatavu vasaras piedzīvojumiem. Beidzot, viņa šķiet apmierināta. Iegūt to, ka piestāv arī tādas spilgtākas krāsas. Un iemācījos, kā var uzlikt make-upu un jaunu frizūru. Tālūk, vienas dienas laikā pārvērtības var dzīvē piešķirt optimistisku krāsu paleti. Saudabīgas pārvērtības varēs redzēt 12. jūnijā Rīgā Matīs tirgus gaļas paviljonā, jo tur savā starpā sacentīsies jaunie modes censoņi. Tiekamies tur! Atā!